Tātad, projekts ir šādā stadijā. Tātad priekšpuse un redzamā daļa klientiem tā ir visa nošūta un būs nošūta ar dekoratīvo paneli. Gaišs virspusē 25 mm biezumā ar koksni tekstūru. Tātad ozols viens no tiem, ko jūs man tur sūtījāt iepriekš. Un viss pārējais korpus, tad, viņš no tāda dūmaina pelēka materiāla. Šeit ir liela atvilkne, šeit ir papildus mazā tāda atvilknīte un durvis, aiz kurām, tā kā plauktiņš un kaut ko var nolikt. Un šeit šī te daļa ir jāsaprot, ka, ja ir jāsēž pie tās galda virsmas, tad attiecīgi vai nespiedīs kājās. Šobrīd te ir 55 cm un darba virsma ir 82. Tas ir tāds nedaudz augstāk nekā standarta, nekā standarta rakstām galds, jeb biroja galds. Tāpēc šo daļu varam mazliet pacelt augstāk, tīri priekš tā, lai būtu atvilkne būs šaurāka, bet būs vairāk brīvas vietas kājām ceļos nespiedīs tik rāk. Un attiecīgi jau starp šo plauktu te ir 30 cm atstāts un starp šiem plauktiem te ir 23 cm un augšējā daļa te ir 35 cm. Tad šī visa daļa ir 50 dziļumā un šī te daļa ir 35 cm. Tā kā bišķiņ pāri viņi pārkarājās, un to šī daļa ir 35 cm. Tā tas izskatītos no augšpuses. Visur apakšā kājiņas būs mēbelē. Un dekoratīvo paneli tad laižam līdz grīdam, 5 mm no grīdas viņš būs nost. Bet, ja ir nepieciešams, varam, ja ir vēlme, tad varam šo daļu pacelt nedaudz augstāk un te ielikt, teiksim, to pašu kaut kādu melnu copulu uztaisīt, tad uz copuļu viņu var pacelt augstāk nedaudz. Bet, dotā brīdī šādi, tad te būs tas divas dziļās nišas, kur kaut ko varēs paslēpt, ielikt iekšā. Un tad vajadzētu saprast, kur tad tie vadi būs, kuri stāvēs kas aparāts, lai var ievietot vadu kanālus organizēšanai, tā, lai tos vadus var izvilkt, lai nav viņi pa virs kaut kur, bet jāparedz. Tātad, ja šeit būs printers, tad kurā vietā būs elektrības vads šajā pusē vai kaut kur te, un printerim arī tieši tāpatās, ne printerim, bet kas aparātam. Jāparedz, kur tad būs tas kas aparāts, vai šeit stūrī stāvēs, vai šeit ārpusē, tad varbūt nepieciešams augšpusē pavisam šajā daļā, tad šeit arī var uztaisīt vadu kanālu, lai vadu smuki var izvilkt cauri.